Es spēlēju futbolu, man ļoti patīk to spēlēt. Mani draugi visi nodarbojas, es gribu pamēģināt un man patīk. Šodien atbalstu savu meitu futbola turnīrā. Esmu šeit atbalstīt savu meitu, un viņa spēlē Rīgas futbola skolas pirmajā komandā. Mēs atbalstam 4 meitenes, kas ir no bērnu nama un brīvajā laikā trenējās futbolā. Ienāca 3 gadu vecums meitai, un viņa jautāja, vai jūs lūdzu pierakstīsiet mani futbolā. Mēs domājam, ka meita sākumā jokojās, bet viņa uzcītīgi mums turpināja jautāt, kad jūs pierakstīsiet vai pierakstiet, un tā no 3 gadu vecuma mūsu meita spēlē futbolu. Uzvaras parkā kādreiz gājām slēpot, un bija Covid laiks, un visas nodarbības bija slēgtas. Un, tur meitenes trenējās tieši Rīgas futbola skolā ārā. Un bija apgaismots, meita man visu laiku lūdzu, aizved man pastīties, kas tur notiek, aizved pastīties. Nu, un tā es viņu aizvedu. Un tagad jau sanāk, ka 4 vai 5 gadi jau trenējās futbolā, un ir labs kolektīvs izveidojies. Un, ļoti, ļoti priecīgs bērns ir. Es redzēju, kā mazie bērni spēlē futbolu, man arī sagribējās. Tur tā kā ir daudz draugu un tā kā, var uzvarēt trofejas. Man vienkārši patīk spēlēt futbolu. Šajā turnīrā mēs piedalījāmies 1. gadu. Mums izdevās izveidot 2 komandas, kas ir, man liekas, ļoti labi. Lielāka konkurence. Arī savā starpā mēs spēlējam kā konkurence. Mazākām meitenēm lielāka pieredzīta tomēr. Pirmā komanda parādīja ļoti labu sniegumu, stabilā 1. vietā. Otrā komandiņa mazliet jāpacenšas vēl uz nākošajām sezonām. Smagi strādājām treniņos, ļoti daudz strādājām arī uz taktiku. Tieši sekojām līdzi, kā spēlē pretinieki, lai mēs varētu viņas nākošais apspēlēt. Es ļoti lepojos ar savām meitenēm un ceru arī nākošais gadu piedalīties šajā turnīrā un sasniegt vēl augstāks rezultāts.